Sveiki manā kanālā. Šodien parādīšu, kā uzadīt šādas te dubultas dūrēnīšus. Tie ir super silti, viegli un ļoti patīkami uz tausti. Radīju no Drops Air. Tas ir viss, kas man ir palicis pāri no 2 kamoliņiem. Uz M izmēru man sanāca apmēram 40 grami. Darbam nepieciešams, protams, dzija. Jūs izvēlētās šķēres, tam varat lāpām adot 2 marķierīši, 1 rindas sākumam, 1 īkšķa pieaudējuma vietas atzīmēšanai un adatas. Adatas būs nepieciešams 3 izmēros. Pamata ir, pēc kurām mēs rēķinam blīvumu, tas ir odarei, tad pa pusi izmēru lielākas iet ārējiem cimdiņa slānim un manžetas, jeb gumijas daļu, mēs adam ar mazākā izmēra adatām, bet par to tālāk pie aprēķiniem. Mazliet teorijas. Tā jūs varat, protams, rēķināt, kā jums ir ērtāk aprēķināt šos te visus mērus, taču es parādīšu, kā es to daru. Mans blīvums, kas būtībā šobrīd nav tik būtiski, jums katram noteikti būs savējais. Jums ir jāuzvada paraudziņš un jānosaka, cik ir 1 centimetrā valdziņa. Man tie ir 1,9. Šis ir svarīgi piezīmēt odarei, jo šī ir cimda ārējā daļa, un viņu mēs adam par 0,5 centimetru lielāku nekā odaras daļu, gluži vienkārši, lai mēs varētu ievilkt iekšā šo te odaru cimdiņā. Tātad odara tiek mērīta precīzi, kā mums vajag. Protams, nesažmiedzot, lai ir brīvi, bet atceroties, ka ārējo cimdiņu daļu mēs adīsim pa 0,5 centimetru lielāku. Jāizmēra šis te plaukstas apkārtmērs. Šeit, kur ir plaukstas platākā vieta, pāri kauliņiem izmēram centimetrus. Cik mums te sanāk? Man tie sanāk 19 centimetri. Kā es noteicu, cik valdziņus man ir jāuzmet? Es ņēmu savu rokas apkārtmēru centimetrus, reizināju ar cik valdziņu man ir 1 centimetrā un ieguvu skaitli 36. Šim skaitlim ir jādalās ar 2, jo es adīju Magic Loop tehnikā, lai uz katras no adatām būtu vienāds skaits valdziņu. Es adīju ar 3,25 mm adatām un uzmetu provizorisko uzmetumu 36 valdziņus. Kā to darīt, tas būs tālāk video. Kā aprēķināt, cik valdziņus jāiedala īkšķim? Šeit ir tāds skaitlis, kurš vienmēr ir vienāds. Tas ir 0,4. Es ņemu savu kopējo valdziņu skaitu reizi un ar šo 0,4 un iegūstu nopaļojot 14 valdziņas. Tas ir kopējais valdziņu skaits īkšķim. Īkšķis mums ir telpisks, tādēļ no šī skaitļa 14 mums vēl ir jāparēķina, ka mēs šeit uzcelsim valdziņus. Odarei tie būs 4 valdziņi, ārējai daļai tie būs 5, tādēļ no šiem te 14 es atņemu 4 valdziņus. Un sanāk, ka īkšķim man ir nepieciešams atdalīt 10 valdziņus. Uz katras no adatām man ir 18 valdziņi, un tas izskatīsies šādi. Kreisajai rokai es atdalot 10 valdziņus, un paliks uz pārējās adatas 8 valdziņi, un labajai rokai man sanāks uz otru pusi, tātad no sākumā atdalu šos 10 valdziņus īkšķim, un aiz marķierīšu būs 8 valdziņi. Šeit var redzēt mazliet uzskatāmāk, kā tas izskatās dzīvē. Par to, kā mēs
pieaudzējam šos valdziņus. Es stāstīšu tālāk video, bet tagad īsumā pastāstīšu, ka tik valdziņus, cik mēs atdalījām īkšķim 10, mēs tik arī pieaudzējumus veicam, lai atkal uz adatas aiz marķiera būtu sākotnējais skaits valdziņu. Tātad mums bija 18 valdziņi kopā, mēs atdalījām 10, un mēs veicam katrā otrajā rindā pa pieaudzējumam, līdz mums atkal aiz marķiera ir šie 18 valdziņi. Ņemu kontrasta pavadienu, uzmetu šādi te, uztaborēju 2 valdziņus, ņemu manā gadījumā 3,25 adatas un lieku šādi te krusteniski. Un pavadiens iet pa apakšu adatai. Kur var redzēt. Un tamborēju šādi te. Pavadienu laižu atkal zem adatas un tamborēju augšpusē. Šādā veidā man ir jāuzmet 36 valdziņi. Jūs skatāties, kāds jums skaits ir jāuzmet. Un tiekamies pie nākamā posma. Kad ir 36 valdziņi, tad griežam nost pavadienu. Izvelkam šādi te. Ņemam dzīju, ar kuru tiks adīta ārējais slānis. Un sākam adīt. Šādi aizķeram. Pievelkam šeit nedaudz stingrāk sākumā. Un adam visus valdziņus labiski līdz rindas galam. Šo te adu ar mazākā izmēra adatām, tātad ar kurām mēs adam manžetes daļu. Šo te sadzalu valdziņus uz 2 adatām, valku šo te adatu ārā un turpinu adīt. Šeit pievelkot stingrāk, pēc tam nebūs manām šī vieta. Adu 2 rindas gludi labiski. Aizmirsu uzlikt rindas sākuma marķieri, bet par cik es ādu Magic Loopā, rindas sākums man sanāk šeit, un man marķierīts visu laiku kritīs nost. Tad ir principā vai nu vienkārši orientējamies pēc šī diedziņa. Es parasti vienkārši ielieku šeit marķierīti. Tad es orientējos, ka rindas sākums ir šajā te pusē. Un ādam 1x1 gumiju. Viens labiski, viens kreiliski, viens labiski, viens kreiliski. Un šādi te ādam vajadzīgo garumu. Parādīšu, tātad, lai jūs saprotat, es adīju kopā 16 centimetrus šo te gumiju, jo lūk, var redzēt. Arī gumija sanāk ir dubultā, tādēļ izvēlaties, izlemiet, cik jūs gribat garu šo te gumiju un adiet reizi 2. Kad ir noadīta šī te gumija, tad noadam 6 rindas gludi labiskajā ar lielākā izmēra adatām. Un tad jau sāksim atdalīt īkšķīti. Kad ir noadītas šīs 6 rindas, tad jāsāk atdalīt
īkšķīti. Izvedam pirmās adatas valdziņas visus labiski. Un otrā adata izvedam 10, novietojam marķierīti, pieaudzējam vienu valdziņu un tālāk ēdam labiski. Pirmo adatu izvedu gludi labiski. Pirms marķieru 10 valdziņas izvedā labiski. Šie ir īkšķu valdziņi. Tad pārlieku marķierīti. Pieaudzējam pa kreisi. Šo te pār staipu uzliekam šādi. Un aiz aizmugurējās sieniņas izveda labiski. Un tālāk ēdam visus valdziņus labiski līdz rindas galam. Otrā rinda visi valdziņi labiski tiek adīti, un trešajā rindā atkal veicam pieaudzējumu. Esmu veikusi 10 reizes šo te pieaudzējumu. Man šobrīd šeit ir 10 valdziņi, un aiz marķierīša ir 18 valdziņi. Šobrīd izvedu pirmās adatas valdziņus labiski. Un šos 10 valdziņus, kas ir īkšķim, es nocelšu tagad uz trosītes. Ja jums šādas trosītes nav, tad to var izdarīt vienkārši ievarot kādu kontrastu krāsas dzīves pavadienu labamē adatā un nocelt šos 10 valdziņus uz palīga tiedziņa. Un tālāk turpinām adīt pa apli. Šeit gan ļoti būtiski ir izadīt un kārtīgi pievilkti pavadienu, lai neveidojās liekas caurums. Pat ja tas caurums arī tur nedaudz būs, to mēs piekoriģēsim beigās. Bet jā, šobrīd turpin adīt pa apli vajadzīgo garumu. Tūlīt parādīšu. Kad es esmu izadījusi līdz rādītājiem pirkstam, tad es sāku veikt noraukumu. Noraukumu es veicu tad, kad esmu tikusi pāri rādītāju pirkstiņam. Noraukumu veicu pirmās adatas sākumā, pirmās adatas beigās, otrās adatas sākumā un otrās adatas beigās. Pirmais valdziņš labiski, vienu valdziņu noceļ, otru noceļ un izveda kopā. Tātad divi sādīti ar virzienā pa kreisi. Ada labiski līdz paliek 3 valdziņi uz adatas. Šos te divus sādu virzienā pa labi, divus kopā, viens labiski. Izvedu vienu labiski un atkal šos te divus noceļu un sādu kopā virzienā pa kreisi. Turpin adīt labiski līdz paliek 3 valdziņi uz adatas. Tad paliek 3 valdziņi uz adatas. Šos divus sādu kopā labiski. Un viens labiski. Šādi te turpinu katrā rindā veikt noraukumu.
Man uz adatām ir 12 valdziņi, uz katras pa 6. Tālāk es griežu nost pavadienu. Te ir 2 varianti. Esmu mēģinājusi abus, abi labi. Var sašūt valdziņš valdziņā tehnikā, bet tiem, kam ļoti negribas šūt, šis būs daudz patīkamāks veids, kā pabeigt šo te cimdiņu. Tātad noceļam visas valdziņas. Un es vēl daru tā, ka izveru vēl vienreiz cauri šiem te pašiem valdziņiem, tā kā nostiprinu. Un tad es aizķeru aiz viena un šādi te kā nostiprinu. Tad meklēju centru un izvelku uz otru pusi. Un tālāk atliek tikai nostiprināt šo te pavadienu. Tātad, kā es to daru. Patiesībā ļoti vienkārši šādā te veidā. Aizķeru pāris vietās, izvelku cauri un atpakaļ uz otru pusi. Ja ļoti gribu, var arī vēl 3. reizi. Nesavelkam, tā nesažam iedzās un griežam nost pavadienu. Un tā ārējā daļa ir gandrīz pabeigta, palika tikai īkšķītis. Tagad es uzceļu šos te valdziņus atpakaļ uz adatas. Un tad šeit uzcelšu, skatīšos 4-5 valdziņus pēc situācijas. Lieku klāt pavadienu un uzceļu no šīs te vietas pretī tātad valdziņiem, kas mums bija nocelti. Uzceļu kādus 5 valdziņus. Uzceļu nedaudz zemāk, nevis no pašas maliņas, bet vienu rindiņu zemāk. Divi, 3. 4 un 5. man būs šeit. Jā. Un lieku rindas sākuma marķieri. Un sāku adīt gludi labiski uz apli, līdz esam sasnieguši vajadzīgo garumu. Griežu nost pavadienu. Un tieši tāpat kā es to darīju iepriekš, pie noraukuma, tieši tāpat arī šeit izvaru cauri tātad visiem valdziņiem. Vēl vienreiz izvaru cauri visiem. Nostiprinam pavadienu. Nu tā, ārējā daļa mums ir pabeigta.
drīzāk pat ārējai daļai var mazliet brīvāk, vēl kādu centimetru vēlāk veikt šo noraukumu nekā odarītes daļai. Tālāk es ņemu adatas numur 4, ja iepriekš sadīju ar 4,5, tad šobrīd ar numur 4, tātad pusi izmēru mazāku. Un uzceļu kreisās puses, ļoti labi var redzēt, lūk, šis te pa vidu starp pīnīti ir valdziņš. Šie te mums ir jāuzceļ. Tātad jāuzceļ uz riņķi, šie te visi nelaižam nevienu garām. Jābūt ir, tātad tieši tādam pašam valdziņu skaitam kā iepriekš. Man te bija 36. Lieku klāt jaunu pavadienu un sāku adīt. No sākuma šo te pievelku pieturu un ādu gludi labiski 6 rindas. Tā, esmu nodījusi šos tas 6 rindiņas gludi labiski. Bet es tagad skatos, ka es nedaudz laikam jums sajaukšu galvu. Es ātri pastāstīšu. Tātad iepriekš pirmā adata man bija priekšējā daļa cimdiņam, un otrā adata bija, kur mēs veicām pieaudzējumus, tātad plaukstiņa. Šobrīd es uzcēlu valdziņus, un es skatos, ka pirmā adata sanāk šī te, kur uzreiz veic pieaudzējums. Tātad, kas jums ir jāsaprot? Pieaudzējumu mēs veicam tajā, redzat, šeit ir īkšķītis, un otrei īkšķītis būs šeit. Tātad uz tās pašas puses mēs veicam. Šajā gadījumā man būs tā pirmā adata. Es atdalu 8 valdziņus ar marķieri, man sanāk 8 un 10. Šos te 8 es izadu labiski. Tad veicu pieaudzējumu, šoreiz pa labi. Šādi te. Parādīšu vēl vienreiz. Tātad uzlieku šo te pārstaipu. Šādi. Un aiz priekšējās sieniņas izadu labiski. Pārlieku marķieri un šos te 10 valdziņus āda visu laiku nemainīgi. 10 valdziņi aiz marķieru būs. Tos izadu labiski. Turpinam, tātad šeit man ir rindas sākums. Otru adatu izadu labiski. Otrā rindā viss iet labiski. Trešajā rindā atkal veicu pieaudzējumu līdz man šeit pirms marķieru būs atkal 18 valdziņi. Tieši tāpat kā iepriekš mēs to darījām. Man šeit ir 18 valdziņi pirms marķiera, tāpat kā uz šīs adatas ir 18 valdziņi. Tātad es varu sākt atdalīt īkšķīti. Es izadu šos 18 valdziņas labiski. Marķierīti ņemu nost, un šos 10, kas ir paredzēti īkšķim, uzvaru vai nu paliek diega vai uz šādas te trosītes. Tālāk turpinam adīt pa apli, tieši tāpat kā ārējā cimda daļiņā līdz cimda noraukumam. Tikai odarīte sanāk mazliet pa kādu puscentimetru ātrāk sāk noraukt. Esmu nodījusi vajadzīgo
garumu lederītei. Noraukums tieši tāds pats pirmo. Tā no sākuma pārliecinamies, ka ir vienādi sadalīti valdziņi uz adatām. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18. Jā, tātad viss ir pareizi. Pirmo valdziņu izveda labiski. Tālāk jau noraucam pa kreisi. Aizvedam līdz pēdējiem 3 valdziņiem uz adatas, noraucam pa labi, viens labiski un uz otras adatas tieši tāpat. Pirmais labiski, noceļam un aizaizam grājās sieniņas, izvedam kopā virzienu pa kreisi. Adam labiski līdz pēdējiem 3 valdziņiem uz adatas. Divus kopā labiski, viens labiski. Šādi turpinam katrā rindā noraukti līdz uz katras no adatām paliek pa 6 valdziņiem. Kad mums ir uz katras no adatām pa 6 valdziņi, tad tieši tāpatās nogriežam pavadienu, izveram cauri visiem 12 valdziņiem un nostiprinam otrā pusē pavadienu. Kad odaras noraukums ir veikts, tad izvēru cauri visiem šiem valdziņiem, nostiprināju pavadienu un ļoti uzmanīgi šādi te pavaru un duru pa vidu. Un skatāmies, lai mēs nesešujam nejauši kaut ko nevajag. Un vienkārši šādi te izver kaut kur šo pavadienu un nogriež. Viss. Šim cimdiņam noraukums ir pabeigts. Īkšķi tādam tieši tāpat kā šeit. Pa kādu puscentimetru ātrāk sākam veikt noraukumu. Ceļojot valdziņas tomēr ir palicis tāds neliels caurumiņš, bet ar šo te pavadienu, kurš man tāpat ir jāpaslēpj, es aizšūšu šo caurumiņu. Atkal skatāmies, lai mēs nesašujam cimdiņu. Es to daru šādi te. Un izlaidīšu vēl vienreiz. Tātad šis caurumiņš vairs nav redzams. Un tad es, lai nostiprinātu šo te pavadienu, izdarīšu šoreiz šādi. Un pēc tam šādi. Lieko griežam nost. Un atliek noārdīt pīni. Šādi te atārdot galiņu. Mēs uzmanīgi ārdam ārā. Šeit ir tāds viens mīnus šai dzijai, ka tā ir pūkaina. Un visu laiku brīdim ir šādi te jāatbrīvo tā pīnīte no pūkas. Ar citām dzijām es pieņemu, ka būtu daudz vienkāršāk šo pīnīti izārdīt. Bet nav nekas traks.
vienkārši turētu par rokai kaut kādas šķēres vai adatu, ar ko var tās pūciņas atbrīvot to pīnīti atbrīvot no pūciņām. Es izvilkšu šitā te, jo man jau ir ļoti garš šis pavadiens. Ja tev ir kapuču šala, tev noteikti vajag šos cimdus, bet ja tev nav kapuču šala un tu uzadīsi cimdus, tad es tev pilnīgi noteikti iesaku uzadīt arī kapuču šalu. Nenožēlos. Ziemā būs silti. Patiesībā jau tagad, es jau tagad jau bez kapuču šalas nestaigāju. Gatavs. Tas ir arī viss. Tad šos te vēl arī apslēpju iekšpusē cimda. Un, jā, tad mēs šādā te veidā ieliekam uz iekšu odrīti. Otrai rokai tā tad sanāk, ka mēs ēdam ārējo daļu kā kreisās rokas cimdu un iekšējo daļu kā labās rokas cimdu. Es ielikšu timelapsus, lai jūs varētu jebkurā brīdī uziet uz tās konkrētās vietas video, kur rāda kādu labo un kādu kreiso cimdiņu. Nu tā, es esmu gatava ziemai. Man ir gan kapuču šala, gan pieskaņoti cimdiņi. Lai jums arī izdodas uzadīt tikpat siltus un mīkstus dūrainīšus, un tiekamies jau nākamajos video.